Pensionāru federācija turpina uzstāt uz ministres Ilzes Viņķeles demisiju. Dati par Latvijas ekonomisko izaugsmi turpina pārspēt pat optimistiskās prognozes. Tikko aprēķinātais iekšzemes koprodukta pieaugums par šī gada jūliju, augustu un septembri liecina, ka mūsu tautsaimniecība augusi visstraujāk Eiropā. To novērtējušas arī kredīta reitinga aģentūras. Kamēr uzticība daudz citu valstu ekonomikām sarūk, mūsu reitingi pieauga. Kā liecina iekšzemes koprodukta ātrais novērtējums, Latvijas ekonomika turpina būt par straujāk augošo tautsaimniecību visā Eiropas Savienībā. Trešajā ceturksnī IKP kāpa par 5,3%, kas ir vēl straujāk nekā gada sākumā. Temps tātad ir lielākais Eiropā izaugsmes. Un, ja tas tā turpinās un arī vairāk mazāk faktori paliek tie paši, tad tas ir tikai apsveicami. Un domājams, ka trešajā ceturksnī tāpat kā arī pirms tam nozīmīgi devumu izaugsmai ir devusi gan ražošana, tātad rūpniecība, lauksaimniecība, tāpat tirzniecība. Pēdējā laika tendence ir mazumtirzniecības pieaugums. To var pamanīt arī veikalos, kas audzē apgrozījumus. Arvien biežāk lielveikalu stāvvietās mašīnas nav kur nolikt, arī restorāni vakaros ir piebāzti. Cilvēkiem naudas kļūst vairāk, viņi kļūst drošāk šīs naudas tērēšanā. Savukārt naudas kļūst vairāk, tāpēc algas pieaug, bet drusciņi pat svarīgākais ir tas, ka samazinās bezdarbs diezgan strauji. Un arī, protams, aug ieņēmumi no uzņēmējdarbības. Bažas šobrīd saistīts ar nākamo gadu, ņemot vērā neskaidrības Eirozonā. Amatpersonas apgalvo, ka neskatoties uz problēmām Latvijas galvenajā noiet tirgū, nākamgad situācija būtiski nepasliktināsies. Eksporta pieauguma tempi tāpat ir. Viņi samazinās, kas ir normāli attiecībā pret Eiropu samazinās, bet iekšējais tirgus uzrāda ļoti labu attīstību. Līdz ar to šeit tāds kompensējošs mehānisms, ka tomēr izaugsme neapstāsies. Latvijas ekonomikas izaugsmu novērtēja arī kredīta reitinga aģentūras. Standard & Poor's šodien pieņēmusi lēmumu paaugstināt Latvijas kredīta reitingu par vienu pakāpi un noteikt Latvijai pozitīvu reitinga nākotnes prognozi. Finanšu ministrija cer, ka tas ļaus samazināt parāda apkalpošanas izmaksas. Jānis Eglīts, Andrejs Kangals, TV3 ziņas. Jaunveidojumā Lietuvas valdība visticamāk ņems vērā nesenā referenduma rezultātus un atteiksies no atomspēkstacijas būves Visaginā. Šī projekta apstāšanās arī Latvijas enerģētiķa aprindām liek domāt par to, ko nu darīt, kā nākotnē garantēt drošu elektroapgādu un vienlaikus mazināt atkarību no Krievijas gāzes. Turpina Dāvs Valdnieks. Lietuvas vēlēšanās uzvarējušo sociāldemokrātu līderis Aļģirds Butkevičs paziņojas, ka necels Visaginas atomelektrostaciju, kas bija iecerēts kā visu 3 Baltijas valstu projekts. Butkevičs tādējādi cenšas izpatikt vēlētājiem, no kuriem teju 63% referendumā izteicās, ka ir pret Visaginu. Lietuvas paziņojums, ka Visaginas atomelektrostacija tomēr netiks celta paradoksāli, bet nāk tieši laikā, kad Latvijā notiek Eiropas mēroga enerģētikas seminārs, kurā atkal un atkal atgādina, ka Latvijai jāatbrīvojas no energoatkarības no Krievijas. Tieši šis bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Latvija tik dedzīgi gribēja piedalīties Visaginas projektā. Šobrīd 60% enerģijas tiek importēti. Līdz 2030. gadam šis rādītājs būtu jāsamazina uz pusi. Visagina vienlaiks ļaut Latvijai pildīt arī vēl striktākās vides sargāšanas prasības. Eiropas Savienības politikā uzsvars tiek likts nevis uz energo neatkarību, bet uz CO2 izmešu samazinājumu. Mūsu gadījumā tie iet roku rokā. Es pat teiktu, ja mums būtu jāizvēlās, kas ir svarīgāks, tad, protams, tas būtu importa atkarību samazināšana. Vietējais energomilzis Latvenergo, kurš koordinē Visaginas projektu no mūsu puses, norāda, ka šī projekta īstenošana atkarīga tikai no Lietuvas. Latvija gan vēl gaida oficiālo kaimiņu viedokli. Mēs to redzam kā ekonomiski efektīvāko projektu Baltijas reģionā no visa kopējā projektu portfeļa. Ja tas krīt ārā, tad jāskatās pēc kādiem citiem. Latvijai ir alternatīvas Visaginai – attīstīt hidroelektrostacijas uz Daugavas vai runāt ar Lietuvu par kondensācijas elektrostacijas celšanu tās teritorijā. Vēl viena alternatīva – gāzes termināļu būve Latvijā ir zudusi. Eiropas komisija izšķirusies to būvēt Somijā. Eksperti gan norāda, Lietuvai Visagina ir vēl vairāk vajadzīga nekā Latvijai. Tā iespēja, ka Lietuva patiešām nebūvēs vai atteiksies no šī projekta,
ir manā skatījumā tomēr mazāk nekā iespēja, ka viņš šo projektu turpinās vienalga vai šobrīd vai ar kaut kādu nobīdu laikā. Viena iemesla dēļ, tādēļ, ka lietuviešu atkarība no importējamas enerģijas ir pēc Ignalīnas slēgšanas ir dramatiski augusi. Lietuvas atkarība no importa enerģijas pārsniedz 80%. Sociālistu līderis tiešām nodrošinājis sev atkāpšanās ceļu, sakot, ka kaut gan Visagina necels, nav pret atomenerģiju un staciju varētu celt Elektrēnos, kur atrodas lielākā valsts elektrostacija. Dāvsvaldnieks Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Labklājības ministrija gatava pastiprināt cīņu pret aploksņu algām. Valdībā diskutē par to, vai darba devējiem valsts ieņēmumu dienestā daudz detalizētāk vajadzētu atskaitīties par saviem darbiniekiem. Šī ideja izraisījusi lielu pretestību. Darba devēju un opozīcija aicina ievērojami samazināt nodokļus, nevis aizrauties ar birokratizāciju un kontrolēšanu. Parakstās Gunts Meisters. Labklājības ministrijas dati liecina, ka vasarā Latvijā reģistrēti vairāk nekā 77 000 darba devēju un aptuveni 24 000 mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji. Turklāt darba tirgus lēnītēm turpina izaugsmi. Pēc vairāku ekspertu aplēsēm ēnu ekonomikas īpatsvars privātajā sektorā joprojām svārstās 40% robežās. Negodprātīgi uzņēmēji saviem darbiniekiem oficiāli izmaksā minimālo algu, pārējo aploksnē. Labklājības ministrija izstrādājusi jaunu plānu cīņai ar aploksņu algām, proti reģistrējot katru darbinieku valsts ieņēmumu dienestā. Darba devējiem būtu jānorāda darbinieka faktiski nostrādāto stundu skaits mēnesī un profesijas kods atbilstoši profesiju klasifikātoram. Paredzēts, ka jaunie noteikumi attieksies arī uz mikro uzņēmuma nodokļu maksātājiem. Tas sniedz īstenībā arī aizsardzību darbiniekam, jo, kā mēs zinām, Latvijā pietiekami izplatīta prakse ir tā, ka cilvēkiem, piemēram, netiek veikta atlīdzība par virsstundu darbu, lai gan likums paredz to, ka virsstundu darbs ir jākompensē 100% apmērā. Ministrijas priekšlikumus skarbi kritizē opozīcija un darba devēji. Jaunie noteikumi būtiski palielināšot administratīvo slogu darba devējiem, jo prasītā uzskaite esot sarežģīta. Šādi signāli no valsts puses viņi nav labvēlīgi kā tādi, jo tas nozīmē, ka mēs patiesībā virzamies vairāk uz policijiskas valsts sistēmas modeli, kad arvien vairāk un arvien vairāk mēs mēģināsim ar represijām piespiest kādu šeit darboties. Ja? Lai mazinātu aploksņu algas, darba devēji rosina par 10% samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli un straujāk palielināt atvieglojumus par apgādībā esošām personām. To atbalsta arī opozīcija. Tikai sadarbība un draudzība ar biznesa vidi dos mums reālus panākumus nodokļos. Es uzskatu, ja mēs samazināsim, ja mēs riskēsim nodokļus, darba nodokļus, tad daudz vairāk cilvēku izies. Tāpēc, ka jebkura naudas summas legalizēšana melnajā tirgu maksā arī naudu. Neraugoties uz daudzajiem iebildumiem, Labklājības ministrijas plāns cīņai ar aploksņu algām jau izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumi gan vēl jāsaskaņo ar ministrijām, un tiem jāgūst atbalsts valdībām. Gunts Meisters, Ingamārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Tikmēr pensionāru federācija neatsakās no savas prasības. Viņi cīnīsies, lai labklājības ministri demisionē. Par izteikumiem intervijā žurnālam Playboy. Politikas komentētāji tikmēr secina, šī strīda toni paaugstina arī partiju uzsāktā politiskā cīņa pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Pensionāru federācijas vadītāji apzvanījis 19 tās biedrus, un 17 no viņiem atkārtot apstiprinājuši, ka Ilzei Viņķelei ir jāpamet labklājības ministrs krēsls. Turklāt federācijai turpinot zvanīt sašutumu pilnu tautiešu no visas Latvijas, stāstot, ka mazbērni pārmet vecvecākiem iedzīvošanos uz viņu rēķinu. Viņi saka, vai ar kājām grib man spādīt raudvečiņu. 82 gadi. Kā var mūsu valdība šitik tālu nonākt? Tas ir, mēs atdevām viņiem valsti, kura bija, labi, tur varbūt veikali bija tukšāk vai kā, bet mums bija gan tilti, mums bija meži, kuri nebija iznīcināti, mums bija rūpnīcas, labi, mēs strādājam, bet es izbraukāju Sibīrī, mēs nedzīvojam citā valstī, kā viņi mums šeit pateica. Mēs dzīvojam pašā savā Latvijā.
Viņa gan publiski atzinusi, ka neveikli izteikusies un ar to nav vēlējusies aizskart Latvijas pensionārus. Vien norādīt, ka pensijas balstās uz tiem cilvēkiem, kuri strādā un maksā nodokļus. Tomēr Pensionāru federācija nedomā atkāpties. Nekāda vairs runa par piedošanu vai par atvainošanos nevar būt. Ir visi cilvēki, gan ar parakstiem, gan ar zvaniem, gan vēstulēm, gan personīgi te nāk, ja pieprasa nekavējoši demisiju, nekavējoši. Un ja šī demisija nekavējoši nenotiks, tad iespējams, ka tauta pieprasīs visas valdības demisiju. Nulle informatīvajā telpā parādījušās arī neglaimojošas ziņas par Ilzes Viņķeles vīru pensiju, vairāk nekā 1000 latu apmērā. Labklājības ministrs vienalga kādās attiecībās ir ar savu dzīvesbiedru, nevar šo pensijas nelielumu un aprēķinu ietekmēt, kas iespējams šo faktu vienlaicīgā parādīšanās publiskā telpā nav gluži sakritība. Tad es domāju, kas varētu būt nākamais. Vēl man ir tēvs, kas saņem pensiju. Es pieļauju, ka tas varbūt ir interesanti. Māte arī, un tad vēl man ir 3 bērni. Un es tagad sāku domāt, vai viņu uzvedība skolā ir tāda, kas varētu arī tapt apskatīta publiskā telpā. Skaļajiem strīdam starp Ilzi Viņķeli un Pensionāru federāciju politologi izvirzījuši jaunu skaidrojumu. Visticamāk, strīda iemesls ir nevis vēlme uzlabot pensionāru labklājību, bet gan iedzīvoties ērtajos Rīgas domes krēslos. Aina Vērze ir partijas gods kalpot Rīgai biedri, kuru aktīvi gatavojas pašvaldību vēlēšanām. Šeit ir diezgan liels pamats bažām par Vērzes kundzes politisko neutralitāti, ņemot vērā to, ka viņa vienlaikus skaitīdamās it kā Latvijas pensionāru pārstāve, vienlaikus ir partijas biedrene un, cik var noprast, taisās kandidēt vēlēšanās, kas kopumā raugoties, varbūt nav tas veiksmīgākā kombinācija. Pati Vērze kategoriski noraida pārmetums. Viņa darbojoties sabiedrības interesēs, turklāt neplānojot piedalīties gaidāmajās vēlēšanās. Es gribētu varbūt, lai mani maz bērni kāds varbūt, bet es jau nē, jo tas laiks ir pagājis. Ja aktīvi savu paudzi aizstāvēt, intereses pārstāvēt, jā, bet ne jau politikā. Jāsmējās. Premjers Valdis Dombrovskis jau norādījis, ka Viņķelei nav jāstraucas par savu krēslu. Federācija vēl var vērsties pie kādas no Saeimas frakcijām. Laura Pavlovska, Juris Binders, TV3 ziņas. Pēc marihuānas legalizācijas dažos ASV štatos vāc pārakstus, lai zālīti atļaut arī Latvijā. Par to ziņu turpinājumā. Izglītības ministrija un darba devēji ir gatavi likt galvas kopā, lai novērstu to, ka daudzas augstskolu programmas ražo inteliģentos bezdarbniekus. Ministrijas un darba devējas sabiedrības plāns paredz, ka nākotnē valsts finansējums vairāk tiks novirzīts tām augstskolu programmām, kurās gatavo darba tirgumu vajadzīgus speciālistus. Ekonomikas eksperti uzsver, ka skolu absolventiem pat labam ir grūti orientēties augstākās izglītības piedāvājumos, un nereti jaunais cilvēks pat ar augstskolas diplomu kabatā nevar atrast darbu. Vai nu nav pietiekamas kvalifikācijas, vai arī profesija nav darba tirgū pieprasīta. Mēs saprotam, ka bija disproporcija. Piemēram, inženierzinātne ir pamaz, un sociālā zinātne ir padaudz. Un es domāju, to, ka zem vārda reforma un tas augstākā reforma, tur saturiski ir tāds, ka vēlreiz pārskatīt šo situāciju. Izglītības ministrs Roberts Ķīlis un darba devēju konfederācija šodien parakstīja sadarbības memorandu par reformām augstākajā izglītībā. Ministrija apsolīs ņemt vērā darba devēju viedokli, kā arī darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma prognozes. Valsts finansējums prioritāri tiks virzīts darba devēju pieprasītākajām, labākajām un konkurētspējīgākajām studiju programmām, kā arī tiks veicināta augstākās izglītības un zinātnes institūciju konsolidācijā. No vienas puses tad ir kvalitāte, ko mēs nomērījām, no otras puses ir pieprasījums. Un abas tad mēģina salikt kopā tā, ka izveidojas tas gala piedāvājums par to, kādas programmas saņem. Tas, ka ir pieprasījums, bet vispār no kvalitātes jau arī īsti nedara. Ja? Tas nozīmē, ka vienmēr ir tāda zinām savstarpēja pierīvēšanās. Un, lai tas notiktu korektā un regulārā un konstruktīvā formā, memorands ļoti tam palīdz. Darba devēji prognozē, ka tuvāko 5 gadu laikā Latvijā pieaugs pieprasījums pēc ražošanas iekārtu un mašīnu operatoriem, tehniķiem, inženieriem, tehnologiem un IT speciālistiem.